Iesākšu tādu, es tā domāju, anekdoti, varbūt tā nav gluži anekdoti. Atnāk, teiksim, Fredis atnāk no skolas, mazais Fredijs atnāk no skolas mājā, un viņam ir uzdots uzdevums, izdomā dzejolīti kopā ar vecākiem, un tad tu nāks otrā dienā uz skolu un noskaitīs, iesaist vecāks var so. Viņš atnāk, viņš saka vecākiem, mamai, viņš saka, klausies, skolotājai teica, vajag iemācīties kādu dzejolīti, un pavasars tuvojās un tā, un tad par pavasari kaut ko jauku noskaitot. Un mamma domā, kaut ko vīrišķīgu vajadzētu man puisītim pateikt, lai viņš tāds jauki viņai sanāk. Viņa, piemēram, saka tā, saulīte spīd, puķītes ziet, bērniņi pļavā spēlējās. Fredijs skatās, labi, varētu to noskaitīt. Tētis sēž tur pat blakus. Kā jūs domājat, teica, man kaut kas ar atskaņām sanāk, es varu kaut ko pateikt galu galā. Kāda teica izdana? Teica, cīruls augstu gaisā, rekā skaisti dzied, iebāz viņu maisā, rekā muta ciet. Kaut kādas ilūzijas sagrautas teicis, kaut kā viņam viss uzreiz ir tā. Tādi mēs vīri esam, tas kaut kur raksturo to mūsu dabu, kādreiz pie saviem dēliem, nezinu, arī kādreiz kur pie meitām, vai ne? Tu redzi, es tā teiktu to starpību kādreiz, un mēs nerunājam šodien par mamām, par viņu lomu varbūt tik daudz, un nebūs mums laika tam pieskarties, bet tam ir liela daļa, ko mammas dara. Un tā daļa, ko mammas dara, tā stabilitāte, tas tā piederības sajūta. Kādreiz tēvam viņa neizdevās tik ļoti atnest, kā māte to var izdarīt ģimenē. Un tā varbūt ir viņas daļa. Bet tēvam ir daudz citu daļu, ko darīt. Un es gribētu sākt ar to, man nebūs tādi punkti 1, 2, 3 gluži, bet pa punktiem mēs iesim cauri ātri. Un es gribētu teikt, vispirms tā ir privilēģija būt tēvam. Dzirdēts, tāda doma dzirdēta, tas ir jauki. Es gribu teikt, ka privilēģija, ja tu to ieraugi kā privilēģija. Kādreiz mēs vīri sveicinājāmies, vīrs apsveicējām, paldies Dievam, ka mēs esam vīri, mēs sasitām rokas kopā un kaut kā, vismaz, tā pateicām. Ko mēs katrs ar to domājām, ir kaut kas cits. Bet, kad tu esi tēvs, saproti, ja ir kāds, kas ir varenākais tēvs, pats veiksmīgākais, tas ir debes tēvs. To mēs visi zinām. Un Bībelē, ja mēs iedzamies, viņš gan tēvišķo, gan mātišķo lomu Dievs faktiski var kompensēt. Tāds ir Dievs pēc sava rakstura. Bet mēs esam salikti ģimeni kopā, tēvs un māte. Un tad es domāju, ka tēva lomai būt vai būt tam, ka tu esi tēvs, ar to vien tā ir privilēģija. Pat bez tādiem kaut kādiem racionāliem apsvērumiem, pat bez tā, ka tur kaut kas tur vīrs un vīrs spēcīgāks, un laikam jau tur ir. Normons teica, ka privilēģija, ne par to ir stāsts par to, ka tu ieraugi, kāpēc. Ir kāds, kas tevi tik pietuvināts, vai tu esi tik pietuvināts pēc savas būtības, pēc misijas, tu esi pietuvināts Dievam burtiski ar to. Viņa raksturam, viņa spējām, viņa būtībai. Un tā ir tā tēva misija, ja tā tēva loma ir tajā ir privilēģija. Ka tas nav jāizdomā, ka tas tev nav jārada. Es gribētu teikt, ka daudzi vīri vai bērnu vecāki neizmanto šo privilēģiju. Vienkārši neizmanto, vai to ņem kā tādu pienākumu. Mēs varbūt sākam savus dzīves kādreiz, kuram tas ir sācies, mēs iesākam kopdzīvi, ģimene, tur tev bērni, pirmie un vēl kaut kas. Un tu to vari paņemt kā tādu, īsti jau likties nav, kur, ja vēl es vēl draudzēju, ja es vēl esmu kristietis, kaut kā jārāda, ka es tur te uzticams esmu ģimenē. Tas nav tas, kā tam būtu jābūt, ka tev vienkārši sevi jāpiespiež tikai. Tev vajadzētu, varbūt kādā brīdī tu sev motivē kaut kā savādā, bet tev noķer to domu, ka tā ir privilēģija, ka tā ir vesela dāvana. Mēs kristieši lietojam tādu jēdzienu svaidījums, mēs lietojam kaut kādu spēja, un viņa tev ir. Viņa tev ir. Nevis vienkārši miesīgi ir. Viņa tev ir, tāpēc, ka tu tas esi. Tu esi vīrietis. Tu esi kā pēc dzimuma tāds. Tā ir no Dieva dota dāvana, spēja un funkcija. Es arī pie tā paša pateikšu klāt. Tas ir, mēs tā kā neparokam to, nonivelējam kādreiz līdz kaut kādai tādai vienkāršai lietai. Tēvi to nonivelē. Kas man uz darbu jāaiziet, naudu jānopelna. Kaut kā tā ģimene jāpabaro, tas ir labi. Ir daudz zemākā līmenī cilvēki, vīri, teikšu tēvi. Ne par to es stāstu, bet nepaliec uz šī līmeņa. Nepaliec uz tā,
ka tu esi sagādājis, tu esi viņam drēbs, viņam iko vilkt kājās, iko vilkt un vēl kaut ko tur varbūt kādam vairāk, kādam mazāk tas izdodās, vai ne? Nepaliec tajā kā tēvs, nepaliec. Ja kāds ir, kas spēj garīgs būt, ka kāds tas ir vīrs, tas ir tēvs, es gribu teikt, tajā nepaliec. Un vēl viens apgalvojums, ko es gribu pateikt. To daļu, ko mēs kā tēvi neaizpildam, aizpildīs mūsu dēlu, mūsu meitu dzīvē kāds cits. Nevienmēr tas būs varbūt cilvēks, acīm redzami. Tā, kaut kāds viņu tagad tur māca manā vietā kaut ko. Es gribu teikt, kādreiz tas ir cilvēks, bet tās ir dažādākās lietas. Ja mēs runājam, tagad varētu par to runāt, atkarību virziens, kur sākās visādas problēmas, līdz pat tam, ka, tās statistikas es šodien negribēju saukt, tas ir tas tā vērts īsti pat gandrīz, vai ne? Cietumi, vai ne, un viss, kas tur nonākt. Bet statistikas tā kā 1-1, mēs varam vienmēr teikt, tēva trūkums, tēvs savu lomu nav pildījis, tēvs nav uzņēmies atbildību. Sekas tam ir viss kaut kas sākot no maziem bērniem. Sākot no, es pat pielikšu noteikti klāt vienu lietu, mēs kādreiz par dēliem vēl tēvi domā. Dēlam, jā, tur man to kalpošanu vajag un kaut kā mums tās attiecības, dēls, jā. Es gribu teikt, nenoniecināt to, ka meitām ļoti vajag tēvus. Ļoti vajag tēvus. Lai meitām būtu pareizi raksturi, pareizas izvēles, lai viņas izvēlētos savā dzīvē pareizu dzīves draugu, viņām vajag tēvu. Es esmu dzirdējis no vairākiem tēviem to, kad kamēr bērni ir mazi, viņi kādreiz saka, maza meitenīte saka, es precēšos ar tēti, ka izaugšu liela. Tā kā joks skan, vai ne? Bet tas ir normāli. Tas nozīmē, viņi kaut ko tētī ir atradusi. Tad tētis nedrīkst vienā brīdī, beidz, ko tu, tev taču savs vīrs, ko tu. Nē, nelauz viņu tajā, to meitiņu. Viņa augs vēlāk, viņa varbūt vairs neteiks tev, ka es precēšos ar tēti. Viņa saka, mans vīrs, vai es precēšos ar tādu vīru, kas ir tā kā mans tētis. Tas būs nākamais līmenis. Arī to nenoniecini. Esi par piemēru viņai, esi par to, kas savu meitu stiprina, kas viņai pareizi gaumi rāda, kas viņai pareizi izvēle rāda. Tad mums nebūs jābrīnās par to, ka kaut kur tur pusauģu vecumā un vēl ātrāk, vai ne, ka viss šitās muļķības nāk mūsu bērnu galvās, meitenēm, puišiem, viss tas, kas tiek uzlikts vai ne no pasaules, jūs zināt, par vienu dzimumiem un visu kaut ko. Labi, tās nav tās tēmas, no kuras gribētu cilāt. Vienkārši nav vērts pieminēt tā šeikšu. Kas ir tas, kas tev vispār var tavam uzdevumam, ja tavai, kā to pateikt, nevis tavam uzdevumam, bet tēva tai misijai kaut kur stāties ceļā? Vai pat ne ceļā stāties, kas ir tā vērts, lai tu būtu nevērīgs vai neveltītu laiku savam bērnam. Un es gribu teikt, ir tikai viena lieta. Pats tas kungs Jēzus, viņš gan to nedara īstenībā, bet tas ir vienīgais. Un es tāpēc izlasīšu no Marka evaņģēlija 10. nodaļas 29-30. Jēzus teica tā, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas nāmus, brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus. Vārdsakot, uz to es gribēju akcenties, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šī laikā namus, brāļus, māsas un mātes, bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Es plašāku rakstu fragmentu izlasīju, lai mēs neaizķertos tādas kopdomas, ko tur Jēzus īsti domāja. Es gribu teikt, ka es savā laikā šo te rakstu saņēmu sev. Tīri tā, centos no savas puses būt tētis tur labs, un tu kādreiz liekas, kaut kas tev neizdodās, un vēl jau vairāk, ja tu kādreiz kaut kā tur neizdari visu, ko vajadzētu, un, es nevaru vainot tur kalpošanu vēl kaut ko, bet tomēr kaut kāda tava aizņemtība un kaut kur, un kaut kādas lietas, un tu neesi veltījis kādreiz savu laiku, kaut ko tu saproti, tad es gribu teikt, ka Dievs man deva šo rakstu vietu. Kāpēc es gribēju par to teikt? Ja mēs visu varētu savā spēkā izdarīt, tas būtu ļoti vāji. Mēs kļūdīsimies, mums neizdosies, mēs neesam pilnīgi, mums pagātnes nav pilnīgas, mums pieredzes nav pilnīgas, mums ir visādas kļūdas. Bet es gribu vienu lietu gan šodien pateikt. Tava vēlēšanās darīt, būt par tēvu, tava atbildības uzņemšanās, tava deksme atvērs durvis Dievam, lai viņš kompensētu lietas, kuras tu nevari, lai viņš izdarītu to, ko tu nespēj. Un šeit ir tas apsolījums, ka tev aiz tavas neizdošanās, vai aiz tavas vājuma, vai aiz tavu kaut kādas aizņemtības, kādreiz nesnāk, tu atstāji Jēzus dēļ, gan viņš saka šeit.
tad viņš saka, ka viņš tev atgriezīs to 100-kārtīgi. Es pieminu to kā savu veidu liecību, tajā ziņā, ka es to redzēju, kā Dievs izdarīja to manā dzīvē. Šodien stāv jūs priekšā, kādreiz tu saki kaut ko, tur tev bērni nāk draudzē, un tas labi, un mazbērni ir, un tā kā tāda veiksmīga personība man kādreiz kaut ko kāds pasaka tādu. Es pateicīgs par to, jūs redzat, es varu pa piemēru kādam būt, bet es gribu teikt to, ko Dievs var izdarīt. Tā ir tāda privileģija, kas mums ir dota. Arī tajā mums nevajag nonicināt to, ka tā tēva loma nepaliek uz taviem pleciem, tavās rokās, viss ir tajā, cik tu pareizi nepareizi. Šodien es varbūt runāšu par tādām lietām, tad tev liekas, jā, es tur kļūdos. Ir tā, mēs esam cilvēki. Dievs nav paredzējis, ka mēs būsim perfekti. Bet paklausies, tavu vēlme cīnīties par to vienmēr būs pareizi. Vēl vienu lietu gribu pateikt, ka tēvs ir stabilitātes platforma vai drošības pamats. Bērnam. Tēvs ir stabilitātes platforma vai drošības pamats. Mums liekas, kaut ko vajag viņam sagādāt, lai viņš labi jūtās. Tur pareizās mantas attiecīgā vecumā, pareizais telefons, tur pareizais tur drēbes, tur vēl kaut kur, lietas, kuras mēs tā kā tas ārēji, protams, ka sabiedrība savu veidu spiedienu liek uz mums, arī uz jūsu bērniem. Es nesaku, ka viņi ar to nesaskarās. Bet es gribu teikt, tu pats esi viņu drošības stabilitāte un pamats. Tu pats kā personība. Ka tu to ieraugi, vai ne? Tu nevis varbūt tur moralizē, viņam tev neko nevajag, reku tevi teici, ne par to izstāsts, bet tev vajag kā atklāsme. Tava klātbūtne, tava stabilitāte, tava nodošanās pie viņa, tava spēja ar viņu pavadīt laiku. Tas ir tas, kas viņam ir visvairāk vajadzīgs. Es mazliet atkāpē izstāstīšu, man bija tāds, burtiski atcerējos to gadījumu, salīdzinoši tā nesen, tā ļoti akali tā spilgti. Es pats uzaugu ne gluži bez tēva, bet 12 gadu vecumā man tēvs aizgāja bojā. Mēs ar brāli bijām divotā. Brālim bija 7 gadi tad. Es paliku kā vecākais brālis ģimenē. Es neteikšu, ka es tēvu lomā izpildīju, bet, zini kā, ir kaut kādas atbildības 12 gadu vecumā. Kam šodien ir 5 gadu bērni, liekas, 12 jau ir daudz. Kam ir pusaudzis, tu saproti, 12 nemaz nav tik daudz. Katrs mēs savādāk skatāmies uz to. Bet ko es gribu teikt no manas bērnības atmiņām? Bija kaut kādas reizes, kaut kur, es nezinu, tur mazākajās klasēs, kaut kādā 3., 2. klasē, es vairs neatceros tik precīzi, kaut ko es tur skolā biju sastrādājis. Bija tā, kad es atceros, kad es stāvu direktoru priekšā, tas bija tāds vīrs nopietns, tas kaut ko runāja tur uz mani, un pārsot, labi, tā aina bija pilna tāda, tēvs bija ar mani, tas bija izsaukts uz skolu. Mazās klasēs, es nevaru atcerēties, kas bija. Es pat neatceros, ko direktors tur runā. Kaut kā man atmiņā, ka viņa mute kustējās vārdus, es nedzirdēju. Un, zināt, man tēvs stāvēja aiz muguras tajā brīdī. Es vienkārši, kāpēc es to epizodu saku, viņa tā kā tāda miglaina, bet tomēr kaut kur spilgti tas manā palicis ir. Un tas direktors kaut ko runā uz viņu, viņš stāv un klausās. Un es tāds mazs puišēlis, un zināt, ko es atceros, es tev uz šitā pleca tādu roku milzīgu redzu. Pirksti tāda, tāda. Nekas cits. Neviens man neko nesaka. Un es zinu, ka tā ir man tēva roku uz mani pleca. Bet to sajūtu, to man vēl šodien neviens nevar atņemt. Un es domāju, tas bija kaut kas tāds, es nezinu, ko viņš tur neatceros. Kaut ko tēvs tur tā kā teica, bet tā roka ir uz pleca, un viņš neko tā direktoru priekšā nesaka. Tā kā mēs bijām projām aizved mājās, aizbraucām. Tad viņš kaut ko man tur teica, ka tur tas bija slikti, it kā tur, ko tur. Bet tā doma, kāpēc es to gribu pateikt, tas ir mans varbūt personīgs piedzīvums. Viens man ierakstījās iekšā tik dziļi. Pēc tam, ka es kaut kur dzirdēju, tur tēvs par mani kaut kur tur kaut ko teicis, varbūt tur kaut kāds epizodīts. Tev vienmēr vairs nevajadzēja it kā pat pierādījums, bet tu zināji. Tas viens žests īstajā brīdī, tā uzliktā roku uz mana pleca, man nozīmē bāc tik daudz, ka man bija tāda drošības sajūta. Un tāpat laikā, kad viņš aizgāja mūžībā, tajos 12 gados, man tā bija arī milzīga trauma. Es tādu par traumām negribu, bet tā doma bija tāda, ka es pazaudēju kaut ko tādu, kas man deva drošības sajūtu. Es vienkārši tās emocijas atceros, vienas un otras. Kāpēc es to saku? Es gribu teikt, ka mēs to kādreiz ikdienā nenovērtējam. Mēs nesajūtam īsti, cik daudz tam bērnam ko nozīmē. Kurā brīdī tu esi viņam, tu stāvēsi kā mūris ar viņu.
priekš viņa. Varbūt tur sīkums, viņš tur ap puikām pagalmā sastrīdies, varbūt kaut kas. Tev nav jāsāk tur varbūt vardarbīgam būt pret to otru puisi vai vēl kaut kas tur ko izdarīs. Bet tev savam dēlam vai tai meitiņai ir jādemonstrē. Te ir kāds, kas ar tevi stāvēs vienmēr. Tas viņu emocionāli vienkārši pabaro no iekšas. Tās lietas vajag lietot, un tev ir jābūt jūtīgam. Es saku, tas nav vienmēr un visur. Un neradi arī, ko es pie tā gribu teikt, neradi viltus. Viltus vienmēr baigo aizstāvību. Ir vienmēr katrā vecumā ir kaut kāda izaicinājuma katram bērnam. Ir kaut kādas vietas, kur viņam ir lēmumi jāizdara. Bet ir lietas, kurās tu nospēlē savu lomu, un tāpat laikā tu esi kā treneris, kas arī viņam liek īstajā brīdī pašam pieņemt lēmumus. Labi, tur mēs neiesim arī dziļi daudz, bet es gribu teikt, ka tās ir šis stabilitātes pamats. Un vēl ko es piemetināšu šajās lietās. Ja tavas rūpes, ja tavas stabilitātes, jau teicu, ir tikai redzamajā vai materiālajā, tas viss ir otrādi pagriezts. Tas nav svarīgākais tiešām. Tu teiksi, jā. Kā tā nav svarīgi. Pasies, kā viņš tur jūtās, ja viņš ar nepareizo telefonu uz skolu aizgāja vai vēl ar kaut ko. Apmēram tā. Piekrītu, ka tas ir spiediens. Bet es vienmēr saku tādu lietu. Visa šī pasaule patiesībā, visādas programmas, visādas palīdzības par bērnu aizstājībām un par visu, visas tiek veidotas reaģējot jau uz sekām. Un mēs daudz ko darām. Un ja mēs esam tādi seku reaģētāji, tad mēs esam kā visi, mēs ar ko neesam soli priekšā. Tev kā Dievu vīram, kā tam, kas pazīst Dievu, vajadzētu nevis reaģēt ar sekām, bet sēt pareizas lietas. Un es to kādreiz saku, es savus bērnus es sapratu, ka viņi bija mazi, ka viņi gāja uz skolu. Mans uzdevums kā tēvam bija padarīt viņus pilnus ar patiesību, pilns ar to, ka viņi ir mīlēti savā ģimenē, ka par viņiem gādās, ka par viņiem tēvs cīnīsies vienmēr. Saproti, tas viņā rada to stabilitāti, ka viņš nav pakļauts, ja ietekmējums ātri no kaut kāda vienaudžu spiediena, no vienaudžu kaut kādiem tādiem nievām, kaut kādām tādām lietām, kas viņu varētu pazemot kaut kur. Tas ir tas, ko mēs kā kristieši ar savu kristietību sakam, tu gan esi kristietis, bet tu tā kā, ja tu vērsi muti vaļā, kā vēl tev tur būs, kā pret tevi reaģēs, kaut ko mēs laižam garām drusci. Tad reliģiozitāte tā kā iet tam līdzi, bet tāda dzīva atklās par to, ka tu saki, nē, bāc, tas, kam mēs ticam, tas, ar ko mēs staigam, tas ir pārāks. Un varbūt tas nav viens teikums, kur tu pasaki vienreiz gadā Ziemassvētkos. Bībele saka, ka tu māci savus bērnus ceļoties, guļoties, ejot laukā, mājā, visur, kur tu izmanto situācijas. Jēzus bija līdzība meistars. Tēviem jābūt līdzība meistariem. Tu dzīves tās sarežģītās lietas, vai ar ko viņš ies, tu viņus māki līdzībās pasniegt, viņam saprotam. Trenējies to, dari. Nekas tur nav neiespējams, kā es jau teicu. Tev no Dieva ir gudrība, tev ir svaidījums, lieto tās lietas. Un tu būsi par celšanu viņiem. Jā, ja mēs pieskārāmies šīm lietām par to materiālo, es gribu vienu lietu uzreiz piemetināt. Tā nav tikai par materiālu, bet tā ir viena no. Mūsdienās ļoti spēcīgi, kopumā ir tā, ka mums ir saucamā kā kristieša dzīve, mēs ejam katrs kaut kur savā draudzē, varbūt piekopjam pat mājās kaut ko, tas jau ir labi, jau arī, ka mēs kaut kādas tur, lūdzam kopā bērniem, palasam Bībeli, to var vēl vairāk darīt tajā. Tur nav robeža, es gribu teikt. Bet ja tava tā praktiskā dzīve, tai nozīmē, ka tas, kas ir tavs darbs, tavs finanses, kā vīram, tās ir daudz, tu pamatdaļu vīrs parasti ģimenē to dara. Tā paliek tev ārpus Dieva valstības. Tā ir lieta, bet vēl ja tev ir kāds līzings, kredīts, kas ir sloks un nasta, vai ne? Tas tev uzliek savu veidu atbildību un pienākumus. Un tev šī daļa paliek tāda, tā ir tava tā, kā lai pasaka, tavs muskuls vienīgais, var teikt, kas par to cīnās un nekas cits. Tad es gribu teikt, tu nevari īstenībā no savas ģimenes, no saviem bērniem to noslēpt vai parādīt, ka viss ir jauki un labi, un es par to daļu tur es kaut kur klusi cīnos, un tas ir mans. Ar ko es to gribu teikt? Šīs lietas paņem ļoti daudz laika no tavas dzīves. Katru dienu vismaz tās ir 8 stundas, un varbūt vēl vairāk.
ko tu velti darbam. Tas ir lielākā tava dzīves daļa. Nu, tu paliek stundu ziņā, tev paliek maz laika kaut kur citur. Un ja tu to nespēj parādīt, sākot ar to, ka tu demonstrē, ka mūsu finanses, arī mūsu tā materiālā dzīve ir no Dieva atkarīga mūsu ģimenei. Jā, mēs strādājam, jā, mēs sējam, mēs ziedojam, mēs arī pļaujam. Tu iesaist bērnus, tu māci tajā viņus. Tu māci, ka viņi meklē attiecības ar Dievu arī šajos jautājumos. Kāpēc to gribu pateikt? Jau pusauģu vecumā patiesībā bērni domā par savu nākotni. Varbūt viņi nevienmēr runā par to, bet viņi jau tie jautājumi tur skolā kaut kur uzdot, kas tu būsi, vai pat bērndārzā jau par to jau uzdod jautājums. Par ko tu gribētu kļūt apmēram? Tas viņus visu laiku kaut kur nodarbina. Un tas nozīmē to, ka tas jautājums, un ja viņi neredz ģimenē, ka manu dzīvi gādā Dievs, man ir Dieva aicinājums, man nav vienkārši arī šī sadaļa, kas ir materiālā sadaļa, kaut kā savādāk ar savu spēku jāiegūst. Ja tu to nedemonstrē kā tēvs, tad tu viņam rādi to vīziju, ka viņam būs smagi vienkārši jācīnās, un tur nekas cits nebūs, un tas būs ārpus Dieva valstības. Un ko es ar to gribu teikt? Ka es teiktu pat, varbūt tās skarbi, man nav tādas statistikas, bet es domāju, daudzi bērni pusauģu vecumā, jauniešu vecumā, neturpina nākt uz draudzi. Viena šī iemesla dēļ viņi jau ir nodarbināti ar to, kā viņi dzīvos, un viņi neredz, ka Dievs ir atbilde tajā jautājumā. Un to tēvam ir jādemonstrē. Tā varbūt ir viena tāda nianse, es domāju, visādās sfērās mēs skatīties, bet vairāk tādu domu es gribēju izmest, ka tu par to padomā. Kaut arī iet grūti, nav jau teikt, ka tev jābūt visam foršam, tev jārāda, cik es bagāts, kāda man nauda, kāda mašīna es braucu. Ja tev dēlam nav man ko nodemonstrēt, ko es tur runāšu? Nē, tev ir ko teikt. Runā pie mazuma. Es to esmu darījis, es zinu, kā tas ir. Viņi kopā ar tevi stāvēs. Mēs kopā kā ģimeni būsim, redzēsim, kā Dievs mūs kopā svētī, kā Dievs atbild uz mūsu lietām. Jā, tā. Tad ir Efeziešu vēstule 6. nodaļa no 4. panta. Skan tā, tēvi nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamācat tos būs paklausīgiem tam kungam. Tāda raksturvieta, daudz nav raksturvieta, kas tā tieši saka par tēviem un par bērniem, varbūt jaunajā derībā. Bet viņas ir, un otri Kolosiešiem 3:21. Tā skan tā, vīri mīliet savas sievas un esiet skarbi pret viņām. Bērni klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam kungam. Tēvi nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Tātad 21. līdzīgi kā Efeziešu vēstulē skan, audzinat, pamācat un nekaitinat savus bērnus. Es saliktu kopā šīs raksturvietas un es gribētu mazliet to modeli pateikt. Kolosiešu vēstulē ļoti precīzi šeit ir uzrakstīts īstenībā no 19. panta. Vispirms mīliet savus sievas un esiet skarbi pret viņām. Ja tu nesāc ar šo, ir grūti audzināt bērnus. Saproti, kādreiz bija tāds jau mūžībā aizgājušais doktors Edvins Luis Kols, viņš teica tā, pirmais, ko tu vari savam bērnam demonstrēt, mīlē viņa māti. Nu, tā doma tāda savu sievu, tas ir ne jau tev jāmīl kaut kur uz ielas kāda māte. Par to neiet runa, ja? Šajā pareizi saprot to. Mīli. Protams, ja tu izrādi bērnam cieņu pret arī jebkuru citu sievieti draudzēs, no cieņu izrādi pret mammu vai ne bērnu, tas ir jau arī pareizi. Bet es runāju te konkrēti par ģimeni. Ļoti precīzi tas ir pateikts. Mīli savu sievu, neesi skars pret viņu. Un tad 20. bērni klausiet saviem vecākiem, jo tas patīk tam kungam. Nevajag izraut no konteksta un tiem bērniem izdarīt spiedienu. Viņiem tagad jāglos, tu jābūt paklausījumi. Kā tā, kā Bībele saka tā, un svētdienas skolā ar tev šo raksturvietu mācīju, redzi, kā ir. Nu, ja tu no konteksta ņem ārā, tad jau sajūt, ka ar to pietiek, ka tu piespiedīsi viņu. Bet tur ir teikts, mīli savu sievu. Tu mīlēsi sievu. Bērnam būs vēlme paklausīt vecākiem. Viņam būs viegli to darīt. Viņam būs patīkam to darīt. Viņam viegli respektēt tēvu ir tad. Un tad es gribu teikt, un tālākais, tad ir tēvi nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Un te skan varbūt, tas uzrakstīts ir tā nekaitiniet, ja tu skatītos arī citus tulkojumus un to domu, kas šeit ir patiesība, te nav runa, ka tu spēlējoties tur neķircinies, tas ir normāli, ka teic, tur dara saviem bērniem kaut kādas lietas un daudzās vai vēl kaut ko, ne par to ir runa, bet runa, ka tu esi konsekvents. Zini, kas visvairāk kaitina? Mani personīgi kaitina tie cilvēki, kuriem neko nevar saprast. Da šodien viņš saka tā, rīt viņš saka tā. Mainījās apstākļi, viņš to, ko solīja, viņš vairāk netur to vārdu.
Tev nav tā, ka tu tādu sastopies. Bērns vēl vairāk ietekmējams. Ja tu kā pieaudzis to analizē, labi, tas cilvēks tāds ir, ko darīs? Nevar paļauties. Darīšu kaut kā savādāk lietas. Uzticēšos citam vēl kaut ko. Tad bērnam īsti nav variantu. Viņš šai pasaulē ienācis, viņš sāk mācīties, viņš sāk augt. Un tad tēvs ir tas, kas ir tāds. Tad nē, garas stāvoklis ir, garas stāvoklis nav. Šodien mēs runājam tad tā. Par to lietu šodien ir sods, bet rītdien par to lietu soda nav. Soda tā varbūt drusku cita tēma. Vai vienalga, kas tas būtu? Konsekvences trūkums. Tas ir tas, ko mums vajag mācīties, draugi. Tad labāk neesi perfekts, tad neesi labāk tāds, vai tu tiešām visu pareizāko lēmumu izdarīsi, bet vismaz vienādi dara lietas. Ja tev neizdodas, tad paskaidro. Ja tu māci bērniem mantas sakārtot, ka viņi spēlējās, viņš ir mazs, tad vienmēr to paprasi. Kādreiz tu nepaprasīji, tad paskaidro. Mēs šoreiz baigi steidzāmies, kaut kur braucām, pieļauj tev nesakārtot. Tas ir vienīgais iemesls. Es kā piemēru to saku, tas varbūt tāda maza detaļa, bet būtībā visās jautājumos esi konsekvents. Un viņš būs ietekmēts ļoti pozitīvi. Tēvs radīs viņā šo atkal to pašu stabilitāti. Un vēl ko es gribu teikt, ka bērnam augot līdz tam brīdim, kamēr viņš, kā mēs sakām, ka viņš iepazīst pats Dievu, ka viņš ieicina Jēzus savā dzīvē, līdz tam brīdim tēvs viņam ir Dieva vietā. Kā tas ir? Tev liekas, viņš tev pielūdz, vēl kaut ko lūdza. Ne par to ir runa. Tēvs demonstrē Dievu. Tēvs demonstrē, tā kā attēls, tā kā tāds atspulks. Un tik, cik tu to dari, tāds viņam ir priekšstats par to, kur viņš vēlāk grib ieaicināt savā dzīvē, kur viņš grib veidot attiecības. Tā arī ir tēva atbildība. Jā, labi, ejam uz priekšu. Tātad nekaitināt, tas ir faktiski, es teiktu, konsekvence. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ka uzņemies atbildību. Un vārds ar atbildību, mēs kādreiz to saprotam, jau mums iemāca bērns no bērnas. Atbildība tā, ka jau viss ir beidzies, ka viss ir sastrādāts. Labs vai slikts, apmēram parasti par slikto, tad uzņemies, tā mēs kaut kā esam iemācīti. Un tad mēs tā arī kaut kur savus dzīves, kā jau kaut kas ir sanācis, labi, es uzņemos atbildi, vainīgs. Tas ir vēl, tas ir stipri nogulēts. Uzņemies atbildību pirms tu sāc kaut ko. Būt par tēvu, uzņemies atbildību pirms tev sanāk vai nesanāk. Saka, bēc, ja man Dievs saka, ka es esmu tēvs, ja es to varu izdarīt, ja es varu būt veiksmīgs tēvs, tad es to pieņemšu par sevi, man izdosies. Es to varēšu, saprot, man sanāks, ja vien es darīšu kaut ko. Un es tev saku, nav runa par cik pareizi tu dari reizēm lietas. Protams, ka es saku tā pareizība, tur mēs varam dažādas tās mērauklas vilkt un teikt, tas tur baigi pareizi, tas tur runā drusku. Lai paliek, ka drusku katra ziņā es to atstāšu. Katram ir sava atklāsme no vārda. Katrs ierauga īstajā brīdī, ko tu redzi. Bet tad dari to. Dari, neesi vērotājs, neesi pasīvs tētis. Tas mūsu sabiedrībai ļoti raksturīgi ir būt pasīviem tēviem. Kaut kur tur arābu kultūrā, kādreiz skaties vēl kaut kur, tur teica, visu organizēt, tur liekas, tā mammas ir noliktas kaut kur, tik bērna dzemdētājs gandrīz. Mūsu kultūrā ir otrādi, bet neesi pasīvs. To, ko tu zini pareizi darīt, to dari. Jā, tātad tēvs nesvārstās apstākļu lēmumu priekšā garastāvokļa, ietekmēts vai ne. Viņš nekaitina savus bērnus tādēļ. Tā ir tā kaitināšana, par ko šeit Bībele saka, ka tu nekaitini, lai viņi neto bailīgi. Tāpēc, lai neto bailīgi, tas ir tas, ka viņš ir bailīgs, ka viņš ir neizlēmīgs, ka viņš nezina, ar ko rēķināties. Viņam lēmums grūti ir pieņemt, viņam ir grūti kaut kāda paša savu, jau viņa attiecīgā vecumā nāks, viņš vecs kaut kāda stabilitāte sevi atrast, viņam ir grūti. Tēvs viņam ir bijis tāds. Emocijas nav slikta lieta, emocionāli mēs drīkstam būt, bet mainīgs neesi. Emocijās kādreiz tu priecājies, kādreiz tu raudi, vienalga, ko tu dari. Tas nav tas sliktākais, ka tavi lēmumi mainās. Jā, tātad neesi vērotājs. Jūs vēl tiekat līdzi? Aiziet uz līkumiem, izkrituši ārā, tad ir labi. Es tiešām cenšos ieskriet laikā, tāpēc... Tātad, es jau minēju, ka tu esi pret bērnu jūtīgs, tu viņu aizsargā un tu viņu pieskaršos tam jēdzienam disciplinē. Tas mūsu dienās jau sāk gandrīz kā tabū palikt, un ja mēs kādreiz citējam raksturvietas vai ne, ka tur par pēršanu runa vēl kaut ko, tad tas jau liekas, hei, jūs arhaiskie kristieši, par ko jūs te runājat, vai ne? Jā, kaut kādā mērā
Es gribu teikt to pārprasto lietu pateikt, kas notiek. Vispirms es izlasīšu kaut vai vienu rakstietu, un tad mēs viņu pastīsimies. Tad tā ir no Salamana pamācībām 23 no 13. panta. Netaupi savam bērnam pamācību, jo ja tu viņu pērsi ar īksti, tādēļ jau tu viņu nenositīsi. Skan, ir citas, kas vēl līdzīgas ir kaut kur. Vispirms es gribu vīri pateikt, tā ir vecā derība. Ir vecajā derībā ir principi daudz, kur tiešām viens pret vienu arī mūsdienās neatiecās. Tas ir viens. Otrs ir kaut tāda ilustrācija. Vecajā derībā tur ir kādā vietā tāds interesants stāsts. Jaunieši izgāja tur pils pagalmā spēlēt kara spēles un viens otru nokāva. Esat lasījuši tādu vietu? Uz zobariem nodūra. Vienkārši. Un spēlēja kara spēles un nodūra. Mums liekas, bats, un tur reakcija nav nekāda, ne no ķēniņa, ne tur kaut kādi lēmumi valstiski tiek pieņemti tagad, kad te agresija un kas te notiek. Es kāpēc to mēģinu pateikt? Tas laikmets, tos 1000 gadus atpakaļ, bija pilnīgi savādāks. Tur izgāja karot ar zobaniem, karoja, brutāli nogalināja. Dievs tur vēl saka, iznīcina to tur. Viņš Saulam saka, to Ameleku iznīcināt. Tagad neiesim detaļās, bet tas tā vide, kur cilvēki dzīvoja, asinis un miesas dzīvība pilnīgi citā vērtē bija. Kāpēc to es gribu pateikt, lai tad, kad tu šodien ņem kaut kādus principus no vecās derības, nesāc mesties galējībās, ka tagad tas ir. Tur jau ir tas grāvis, ka mēs sākam tā darīt. Protams, cilvēki, kas ir vardarbīgi arī pasaulē, dara ārprāta lietas, cita spēka ietekmēt. Bet kristietim vajag būt gudram. Gudram ar to, ka tu nevis burtu ņem, bet tu garu ņem. Bet princips, es izlasītu šo rakstietu, ko es jums lasīju, es ātri viņu tā kā nevis pārveidoju, nav pareizi. Bībele saka, mēs nedrīkstam vārdu mainīt, bet to domu, lai tu saprast. Es teiktu tā, netaupi savam dēlam bērnam pamācību, jo ja tu viņu disciplinēsi, tad tādēļ jau tu viņu nepazemosi. Skan savādāk. Pasies, ja tas pats, kur ir teikts ar īksti netaupi un tu viņu nenositīs. Ir dažādos līmeņos to lietu, bet princips palika tas pats. Es gribu teikt ar to, ka tā ir mūsu atbildība, ja misija. Mēs jau varam teikt, ka tagad ir jāmīl un tā jāmīl un visu laiku jāmīl. Un tu beigās tāds kā liekuls paliec. Jo saproti, ir lietas, ja tavs bērns iet nepareizā virzienā, tad ir adekvāti mēri jāpieņem. Jo tu esi tēvs, kas sargā viņu. Tā kā tas piemērs parasti, ja tavs bērns skrien uz ielas ārā un mašīna brauc vai ne, tu nestīsies, cik tu mīļi viņu paņem. Vienalga pūlis tev skatīsies uz tevi, kāds tu viņu bāc aiz čupra grābs vai aiz matiem grābs laikam. Vienalga, kā tu viņu grābsi, lai izraut no mašīnas apakšu piekrītam. Tava reakcija būs tāda, vai ne? Tā ir tāda dabīga reakcija, bet es gribu teikt, ka arī visās lietās adekvāti ir jārīkojās. Un šī disciplinēšana vai tās robežas, mēs dažādi to varam teikt, viņa palīdz, viņa glāb viņu. Tā pati statistika, kas tad nonāk tais cietumos, nedisciplinēti jaunieši vēlāk nonāk tur. Varat man šā vai tā teikt, tas ir pamatā lieta, ir tāda atbildi, kas nespēja uzņemties atbildību, kuriem ir šis trūkums, kuri meklējuši tēva vietā citas personības, kas viņus ietekmē, vai kaut kādus apstākļus, nezinu, vienalga kaut kādas mācības, kas vien tas nebūtu. Tas ir tas, kas aizved to cilvēku uz turieni. Tēvs nav bijis savā vietā, un tāvot ir tā mūsu atbildība. Tu viņu jau uzņemies, pirms tu rīkojies. Jā. Ebreju vēstulē 12:5. 12:5 skan tā. Te bišķi tā kā sanāk no teikuma vidus, un jūs esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns nenicina tā kunga pamācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Šī rakstvieta man viena lieta tiek teikt. Kādreiz mēs par Dievu sakam, ka viņš mūs pārmāca, ar apstākļiem, un tad mēs varam iet tālāk. Tad nabadzība, slimības, tur vēl kaut ko, tas ir nepareizi. Es teikšu tā, Dievs, ja šodien jaunās derības laikā mūs pārmāca, viņš mūs pārmāca ar savu vārdu. Ja mēs viņu nelasam, ja mēs viņu vispār pat nerespektējam, ja mums nav nekāda interese par vārdu, tad Dievam gandrīz nav iespējas tev pārmācīt. Ja tu vismaz sevi
sevi atnes uz dievkalpojumu un mācītājs uz tevi var runāt, tad vismaz Dievam ir iespēja kaut ko uz tevi runāt. Bet es gribu teikt, ka šis te modelis, lai tu saproti, tas, ka tēvs māca bērnus, tā nav tāda, mācītāja dāvana. Tā nav tāda, runātāja kaut kāda misija. Tas var, es te tāds vienkārši vīrs, es te rukāšu labi, bet, ko es varu pamācīt? Es gribu teikt, nenoniecini, tu vari pamācīt. Tu esi savam bērnam pats labākais skolotājs. Tā jau nozīmē, kā tēvs cita viņam nav jābūt. Ar to tavu spēju, ar tavu vienkāršo valodu, varbūt ar tavu bez paplašinātiem teikumiem. Es nezinu, kā tu viens sevi kādreiz jūti, un vienkārši es jau tur tāšu. Nenoniecini, dari, māci. Tā bija Kristus lielākā pavēle, lai mēs mācam. Ko tad vēl tu gribi mācīt, ja tu savus bērnus negribi mācīt? Veltītam laiku, māci viņus. Vai ne? Un šis uzsvers to, kad vārds māci, ja Dievs mūs caur vārdu grib mācīt. Bet, saprot, protams, mēs neejam kaut kādās moralizēšanās, mēs neejam kaut kādās muļķīgos argumentos, vai ne? Bet mācīt, tas ir vajadzīgs. Un otra lieta, ko es tajā gribu pateikt, mēs esam kādreiz ātri disciplinēti. To nedari, tā nedari. Kā tu nesaproti šito, kāpēc tu tur? Kāpēc tu tur ej, kāpēc tu to ņem? Kāpēc tu tagad tā izdari, kāpēc šitā izdari? Ko tas viņam no tā iemācīs? Kā darīt? Es vienmēr saku, da vismaz 70% dod instrukcijas, un tad 30% pārbauda tās instrukcijas, vai viņas pilda. Pat 50 uz 50 īsti nedara. Ja tu neko neesi iemācījis, viņš ir šai pasaulē, saprot, viņš no zīdaiņa ienāk, viņš mācās dzīvot. Viņš mācās savā ģimē, viņš vispār uzzina. Mēs jau sevi tā nenalizējam, kurā brīdī, kad es uzzināju ko. Es vienkārši tāds esmu, kā tas mazais nesaprot, ka tas jādara ir tā. Viņš nesaprot, iemāci viņam. Un tā arī ir mūsu atbilde, māc, un tad arī sāc tās lietas, tad tu vari kaut kā disciplinēt, atprasīt. Mēs esam vairāk ar to runājuši. Sapratām. Tad mēs apņemamies darīt tā. Labi, apņemamies darīt tā. Un tad, ja viņš nedara, tad tu vari jau sākt tai lietai pieiet no otras puses. Un teikt, kāpēc tu neklausīji, vai ne? Jā, tādās detaļās tālāk ar neejam. Noķēra. Halleluja! Tātad vēl viena lieta, ko es gribu teikt. Tēvs nekad neuzdod un neatsakās mīlēt. Es zinu, ka ir kādreiz iespējams ļoti kritiski brīži, ļoti smagi brīži. Es te, neesmu varbūt jūsu ādā bijis, bet tāpat laikā gribu teikt, ka es pieņemu, kad ir. Kādreiz bērni izaug lielāki. Viņi jau tā kā par savu dzīvi domā. Esmu dzirdējis, runājis tādiem tēviem vīriem. Bet es gribu teikt, es vienmēr tēviem saku, tev ir ceļš pie tā bērna sirds vienmēr. Viņš tev ir. Viņš nav aizvērts nekad. Tas bērns, lai kā izstāst, ka viņš kaut ko var ciet, tajos skarbajos pusauģu gados, tur, asos vai vēl kādos, viņš varbūt izskatās tāds, bet tu nevar būt tas, kas aizver durvis. Tā pati līdzība par tēvu, kas gaidīja savu pazudušo dēlu. Viņa runā par ļoti konkrētu situāciju, vai ne? Bet es gribu teikt, tas princips paliek tāds. Tev kā tēvam tas ir. Tu vari iznest, tu vari turpināt mīlēt, tu vari nestīties uz apstākļiem, tu vari būt tas stabilitātes pamats. Tas bērniņš tiešām vienu dienu arī sapratīs, ka viņš aizgājis tālu, varbūt aizbridis, nezinu, līdz cik gadiem. Es gribu teikt, ka tu kā tēvs esi vajadzīgs arī savam meitiņai, savam dāvam arī 30 un 40 gadīgam, iespējams. Un esi kaut kādā mērā vajadzīgs, bet nekad neaizver savas durvis, savas sirds durvis neaizver, lai kā ir bijis. Pasaulē ar tie stāsti sastrīdās tā, ka bāds liekas uz paudzēm sastrīdējušies. Tas nav mūsu ceļš, draugi. Bībele saka Malahijā, ka tēvu sirds tiek pievērsts bērniem, bērnu sirds tēviem, lai zeme nebūtu jāapkaro lāstu smagumu. Pa visu zemi tu neesi atbildīgs, bet par savu dzīvi tu esi atbildīgs. Lāstu smagumam neļauj ienākt tur, un par to ir atbildīgs tēvs. Jā, un tad vēl pie nobeiguma, ejam uz nobeigumu. Halleluja! Tēvs atzīst savas kļūdas. Tēvs atzīst savas kļūdas. Tieši tāpēc, ka mēs esam nepilnīgi. No vienas puses mēs esam Dieva misija, tas ir Dieva svaidījums, tā ir Dievs pats dod gudrību, bet mēs esam cilvēki. Un es gribu teikt, bērns analizē tās lietas. Tur vajag drosmi, jā, sevišķi tēvam bieži vien vajag. Mammai varbūt liekas, tu vienkāršāk, viņa tur pačo, viņa tur var pateikt, jā, tur kaut ko. Teici, tā kā tāds cirvis kādreiz iet pa dzīvi. Ja tu zini, ka tu esi kļūdījies, saki, es kļūdījos. Saki, bērniņi, dēliņi, meitiņi, šitajā lietā mans lēmums nebija pareizs.
Tev izskatīsies, ka tu tagad zaudēji autoritāti. Ko viņš tagad man neklausīs? 3 gadi tu atsiesies. Nē, viņš tev cienīs un respektēs. Cienīs un respektēs. Tas ir, ja Dievs saka, ka pazemīgos viņš ceļ godā, bet lepniem stāv pretī, nu tad tev taču vajag Dieva atbildi. Tev taču vajag Dieva palīdzību. Tā kā tas ir labs veids, jo kļūdamies mēs visur. Un tāpat laikā es gribu teikt, nebaidies kļūdīties. Tu kļūdīsies, pirms tu jau pieņem lēmumu, jau es tev paiet, tu kaut kur kļūdīsies, pirms tu sāc dzēt, tu kļūdīsies, bet nebaidies. Mans novēlējums tev, nebaidies. Un tad ir pēdējā psalma pamācība 22.6, skan tā, māci savam bērnam viņu ceļu, no tā viņš neatstāsīs arī tad, kad viņš jau vecs kļūs. Apsolījums, draugi, ir, par to Dievs ir nomodā. Tas nav tavās rokās īsti, tu to noteikti neizdarīsi, tu neizsakos viņam visur līdzi. Ja tu viņu piepildīsi, ja tu mācīsi viņam pareizās lietas, paies gadi, un es pats teiktu, tikai daži gadi, tu jau redzēsi augļus, paies vēl gadi, tu redzēsi vēl lielākus augļus, paies vairāk gadi, un tu redzēsi bagātīgus augļus. Viņš neatstāsies, viņš uz tā ceļa paliks, turpina mācīt, es neatlaidīgs konsekvents. Jā, tā kā es gribu teikt, man kādreiz saka, nu Normand, un kāda tev gāja ar tām kļūdām? Ot visādi gāja, uzreiz saku, nav tam laika atstāstīt varbūt daudz, bet vienas, kā es jau pieminēju, es esmu pateicīgs Dievam, ko Dievs varēs izdarīt. Bet ja tu prasi no manas puses, Dievs tev var palīdzēt tajā, ko tu dari. Ja tu nedari, tad nesaka, kāpēc man tādi bērni, kāpēc man tādi nepaklausīja, vai kāpēc šitā, kāpēc man tā? Tad tie tādi tukši jautājumi. Sāc kaut ko darīt, Dievs tev palīdzēs. Un ja man prasa, ko tu darīt Normand savādāk, lielā mērā, es noteikti kaut kādas lietas detaļas labotu, bet es teiktu gāzi grīdā. Es darītu to vēl intensīvāk, es to būtu darījis vēl enerģiskāk, es savos bērnos būtu līdz vēl vairāk iekšā, es redzu, ka tas darbojās. Tā ir mana atbilde. Vīri labi saprot tādu lietu, ja tev ir autiņš, un viņš tev, modelis ir labs, bet nevelk tas motors. Tad viss būtu labi, bāds būtu bišķiņ iekšā, tas motoriņš lielāks. Apdzīt nevar, kā man netiek, tur vēl kaut kādas problēmas. Ja piekapjāķē, vispār velkās vēl precējuši. Jūs saprotat, par ko vīri runā. Ot kaut kas ir tajā tāds, dari pareizas lietas, es to darītu lielāk jaudu, es nomainītu zinēju. Āmen. Paldies jums.